Šī ir mugurkaula navigācijas sistēma, tātad bez rentgena nepieciešamības, tad nekāds radioloģiskais starojums nav. Mēs precīzi mugurkaulā, nebojājot nervus, nebojājot smadzenes, nebojājot asinsvadas, varam ievadīt precīzi nepieciešamos implantus. Tātad implanti tiek ievadīti ar milimetru precizitāti, neaizkarot, nebojājot, neradot nekādas, sekas vai komplikācijas. Yeah, okay, so what you're seeing on the screen is just a live camera here. We like to see exactly what the surgeons are doing in terms of exposure. The system's camera-based and is trained to see bone and bone only. So this is a good opportunity for us to see how clean they get that bone and that exposure. So we can tell them if we need them to clean it a bit more or a bit less. Mēs mēģinām implementēt, ieviest šo tehnoloģiju mūsu ortoklīnikā un mugurkaula tieši ķirurģijas šajās operācijās. Ir tāpēc, ka mēs gribam būt vadošie Baltijā, kad, ja mēs pastamies arī, ko dara vadošās klīnikas pasaulē, tādas kā paņemsim Nottingham, Anglijā, kas ir viens no vadošajiem Eiropas centriem, vai John Hopkins Hospital Amerikā, Mayo Klinika Amerikā, tad viņas arī no šīs pirmās paaudzes navigācijas ar šiem rentgena starojumiem milzīgiem tagad pāriet tieši uz šo tehnoloģiju. Tas iemesls tieši, lai dod šīs priekšrocības attiecībā uz samazinātu rentgena starojumu un vienlaicīgi pat 1,5–2 reizes saīsinot operācijas laiku, jo tāpēc, ka tas viss, kas agrāk tika 23 minūtes patērēts vienā šajā sesijā, kad mēs viņu izskanējam cauri, mēs tagad to varam iztaisīt dažās minūtēs. Ja, tas nozīmē, ka 1,5–2 reizes kopējas operācijas laiks saīsinās. This is our navigation and imaging all in one. All we do is take a 3D image and then match it to this pre-op CT that we've taken. All we've done here is done our pre-op planning, so we've told the system which levels to look out for. We'll be segmentally registering to each level to maintain the accuracy. The frame is going to be on the level we're going to be operating on, and that means that whatever's going on above or below with the patient in terms of movement won't change how accurate we are. Mēs pagājušo gadu uzsākām šīs uniportālās endoskopiskās operācijas, kur mums vācieši teica, ka mēs labākajā gadījumā varam kāds 20 gadā iztaisīt unikāls jaunu tehnoloģiju. Tāda inovatīva ļoti komplicēta, bet mēs jau esam vairāk kā 50 uztaisījuši. Tā kā mums ir šis potenciāls, un mēs arī negribam apstāties to, jo mēs mēģinam visu laiku tā kā turēties līdz šai inovatīvai pasaules praksē, ko dara vadošās klinikas. Un šīs tehnoloģijas mums palīdz mazliet ātrāk, precīzāk, ja, tad visu to nepieciešamo lietu izdarīt, lai mēs ātrāk sasniegtu rezultātu, lai pacients pēc iespējas ātrāk atgrieztos vesels un staigāt un nebūtu šo sāpju.